Mārtiņ, vai esi gatavs piemontas ravioli? Es visu mūžu esmu sapņojis pagatavot piemontas ravioli. Iepazīsties, Ricardo Morello, pankūku karalis. Viņš ir pavārs, kas pasniedz šajā skolā, bet šodien viņš pagatavos piemontas ravioli ar lazdu riekstu eļļu. Mums te ir trusis, lielopgaļa un cūkas gaļa. Selerī, sīpoli, šaloti, burkāņi, puravi, spināti, sviests un rīsi. Sākums ir tā, kā es katru reizi daru. Sviests, lauka sviests un oliveļa. Uzkarsējam un tad kopā sacepsim visas 3 gaļas. Tad pirmo lielopu gaļu, trusi un cūkas gaļu. Ļoti svarīgi, ko es arī katreiz mācu, lai karamelizēt to gaļu augstu temperatūru. Un tad, kad pieliek dārziņus klāt, tad zemāk to temperatūru un tad viņš lēnām sautējās. Liekam to selerī, sīpols un šalotu, puravus. Un te mēs redzam bukeju gārnī, salvīt, timjānu un rozmarīns un raudeni. Pieliekam rīsus, un sāli. Svaigi malts melnos pipers. Tagad liks klāt gaļas buļļonu, un šis te sautēsies 40 minūtes. Un, ja viņš paliek pa savs, pieliek klāt vēl buļļonu. Un, kamēr šis te sautējās, mēs skatīsimies, kā viņi taisa to pastu. For the pasta, this is a flour. This is a strong. Double zero. Dubls 0 milti, ļoti spēcīgi stipri milti. Tad mums ir 250 gramu milti, 3 olas. Tad pieliekam klāt tuču ūdeni. 6-7 minūtes mēs viņu mīcam. Un tad, kad ir tas laiks pagājis, kad viņš tā pareizā tekstūra, viņi tur ledskapī 1 stundu, lai viņi atpūšās. Un ne tā kā es, viņam jau te ir gatavs un nekur kā izstās tā tekstūra. Šis ir tad, kad sautējies, viņš ir daudz sausāks, 45 minūtes. Tad viņu samais ar parmežānu sieru. Un rekur tāds gala rezultāts mums te ir. Tas būs tas pildījums mūsu agnolotti. Un to, ko tagad ieslēdz, ir pastas aparāta taisītājs. Tad pagriež vienu zemāk, lai viņš plānāk sāk palikt, un atkal plānāk. Ļoti maz milts, lai nepielīp. Tad kondensatora maisiņu piepildam ar to malto gaļu un dārzeņiem. Ir 2 veids, kā to dara šī tā modernā. Un tad ir tā kā vecmāmiņa viņas taisīja. Otrā metode, kur garu tādu desiņu izspiež. Tad ar ūdeni, tā būs tā dabīgā līme. Now the plin. And the plin is the pinch. Tas ir tas kņiebiens, ko mēs saucam. Tad te ir buļļona novārījums. Ūdenim strauji jāvārās, laišam iekšā. Tagad tas buļļons novārās, vēl koncentrētāks paliek. Un tagad mēs nobeigsim lazda rieksta eļļu.
Ja jūs neredzējat, kā šie aneļoti kniebieni tappa, neuztraucieties. Jūs varat noskatīties Latvijas Telekom interaktīvā televīzijā, skatīties arhīvos, kas var būt labāks par šo. Kādu putni senie latvieši cēla galdā Mārtiņos? Jūsu atbildes es gaidu līdz 3. novembrim pusnaktī. Balva izloze 10. novembrī Mārtiņos. Balvu saņems 3 no jums. Teikanu no Stoller, dāvana karte no Jensidigen un vakariņas ar komplimentiem no American Express šeit pat restorāna Vincentā. Visi tie, kas ir pareizi atbildējuši visu caur gadu, bet nav tikuši pie balvām, neuztraucieties. Viens no jums tiks pie šie fantastiskā Stoller espresso aparāta. Un izlozēsim viņu pašā gadu beigās. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Gjensidige apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija.